Labrīt! Jūs skatīties raidījumu ar Natāliju Jābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Šajā raidījumā jūsu uzmanībai labākie pagājušā gada preču un pakalpojumu piedāvājumi. Šodien varikozo vēnu operācijas ir maztraumatiskas ārstniecības metodes, un pacientiem pēc tādas operācijas pat nav nepieciešama hospitalizācija. Vēnu varikoze ir saslimšana, kā rezultātā vēnas kļūst plānākas un izspiežas caur ādu, veidojot zemādas mēzglus. Varikoze rodas asinsvadu iedzimto anomāliju, aptaukošanās, ilgas stāvēšanas kājās, augstu pežu kurpju valkāšanas rezultātā, kā arī grūtniecības laikā un līdz ar vecuma iestāšanos. Un tas nav tikai kosmētisks defekts. Ja varikoze netiek ārstēta, tad parādās satūkums, sāpju sajūta. Var pat rasties trofiskas čūlas. Ārstēšanas pamatā ir precīza diagnostika, kuru veic ar dupleksa sonoskopijas metodi. Saslimšanas agrīnā stadijā Vidzemes vēju centrā veic kompresijas terapiju, speciālo varikozo zeķu nesāšanu. Te galvenokārt pielieto modernas vēju ārstēšanas metodes tādas, kuras neprasa operatīvu iejaukšanos, skleroterapiju, kā arī iesaka dažādus ārstnieciskos preparātus un lāzerterapiju. Savā praksē pamatā pielietoju vēju lāzerablāciju, jo uzskatu, ka tā ir viena no efektīvākām metodēm. Šīs metodes priekšrocība ir ārstēšana bez sāpēm un kaitējuma jūsu kāju skaistumam. Narkologa Jāņa Strasdiņa pateicīgie pacienti apgalvo, ka no jebkuras atkarības var atbrīvoties. Agri vai vēlu atkarīgs cilvēks vai tā radinieki sāk saprast, ka bez medicīnas iejaukšanās viņi nevarēs uzvarēt kaiti. Visizplatītākā metode ir kodēšana, taču, ja alkohola un narkotiku lietošana ir bēgšana no realitātes, tad ampulas iešūšana vai medikamenta ievadīšana ķermenī, tā ir aiziešana no izveseļošanās. Tā uzskata dakteris Jānis Strasdiņš. Vairāk nekā 40 gadu viņš pēta dažādas alkoholisma un narkomānijas ārstēšanas metodes un apliecina, ka bailes nomirt nav labākais atkarību apkarošanas veids. Saslimšanu provocē procesi, kas rodas bioloģiskajā, sociālajā un psiholoģiskajā līmenī. No tā izriet, ka arī ārstēšanai jābūt pakāpeniskai. Dakteris sāk ar darbu ar psiholoģiskās palīdzības sniegšanu pacientam. Pirms medikamentozās ārstēšanas uzsākšanas vajag nostiprināt slimnieka motivāciju, atrast stimulu, iemeslu un pat sapni, kura dēļ slimnieks uzsāks cīņu ar sevi. Šeit ir 4 kateholamīna savienojumi, kur sauc par kateholamīnu atalgojumu sistēmu. Atkarības vielas tieši ielaužās šajā sistēmā. Samazina serotonīna izdalīšanos, samazina opiātu izdalīšanos, gamma-aminovielu izdalīšanos un palielina dopamīna izdalīšanos. Dakteris Strasdiņš apliecina, ka visas atkarības var izārstēt, taču no dopinga nāksies atteikties uz visu mūžu. Bijušais alkoholiķis nekad nevarēs atgriezties tajā dzīvē, kad viņš spēja dzert ar mēru un tikai svētkos. Jaungada šampanieša glāze tiek aizstātā ar minerālu ūdeni vai sulu. Tāpat arī narkomānam vajag aizmirst pat par visvieglāko narkotiku lietošanu. Šīs kaitas līdzinās alerģijai. Alergēns nedrīkst nokļūt ķermenī. Atveseļošanās ceļš nav viegls, bet dzīve ir tā vērta, lai pa šo ceļu ietu. Ar jauniem dziedinošiem krēmiem var ārstēt pēc operāciju rētas un atgūt ādas veselību un skaistumu. Pēc operāciju rētas apdeguma pēdas bojā ārējo izskatu. Kā ar to cīnīties, pastāstīs ārste dermatoloģe Jevgenija Velintejčika. Es savā praksē pielietoju krēmu Cicatrix. Patiešām šodien bieži gadās pēc operāciju rētas, pēc dzemdību strijas un pusauģu aknē sekas. Krēms Cicatrix pagatavots no naturāliem komponentiem. Tas mazina rētas, veicina ādas epitelizāciju un lieliski dziedina ādu.
нормальной эпителизации, тем самым восстанавливая кожу. В случае появления проблемы рубцовой ткани, как быстро надо и можно Cik ātri drīkst un var sākt lietot krēmu? Cicatrix var sākt lietot jau pēc 7 dienām pēc operācijas, kad ir noņemtas pēcoperācijas šuves, un mēs varam sākt pielietot krēmu Cicatrix. Cicatrix nekairina ādu, to var izmantot ikdienā, arī kā bāzi zem makiāžas. Другие общественные места, и в том числе его можно класть под макияж. Женщины, которые недавно стали мамочками, Sievietēm pēc dzemdībām bieži paliek strijas. Vai Cicatrix var līdzēt? В борьбе с растяжками, насколько он эффективен? Krēms Cicatrix, kā es jau minēju, pagatavots no naturāliem komponentiem, tāpēc to bezbailīgi var lietot striju ārstēšanai pēc dzemdību un laktācijas periodā. А что касается ожогов, насколько Cicatrix Cik efektīvs Cicatrix pie ādas apdegumiem? Cicatrix tieši tas līdzeklis, kuru jālieto pie ādas apdegumiem. Tas efektīvi dziedē ādas apdegumus un tiek izmantots fizioprocedūrās. Tas ir bezrepšu preparāts, kuru var nopirkt aptiekās. Вернуть красоту возможно, но помните, что своевременно начатое лечение всегда дает лучшие результаты. Хорошего вам дня. Novēlu jums labu dienu un stipru veselību! Kraukšķīgi ar skābumiņu skābie kāposti uzvaroši ceļo pa pusdienu galdiem gadsimtu garumā. Zemnieku saimniecība Garīšiņa Kuldīgas novada jau 18 gadus nodarbojas ar dažādu kultūru audzēšanu, bet ražošanas lielāko daļu aizņem kāposti. Tos skābē un sautē pēc tradicionālām senām receptēm. Zemnieku saimniecība Garīši nepārtraukti investē esošajās ražošanas iekārtās, lai klientam produkts tiktu pēc iespējas garšīgāks un kvalitatīvāks. Lai nodrošinātu izaudzējamo dārzeņu augstu kvalitāti, kāpostu galviņas audzē ar ļoti ierobežotu mēslojuma un pesticīdu pielietojumu. Katra kāpostu sagatavošanas recepte pirms produkts nonāk veikala plauktos tiek rūpīgi izstrādāta. Mūsu kāpostu pārstrādāšanas tehnoloģija ir balstīta uz dabiskās skāpšanas procesu. Līdz ar to mūsu kāpostiem nav pievienoti nekādi konservanti, iegūstot kvalitatīvu produktu, ko ir novērtējuši pircēji. Garīši kāpostu sortiments katrai gaumei. Sautēti kāposti mājas gaumei, skābēti kāposti ar burkāniem vai dzērvenēm, kā arī sautēti kāposti ar tomātu pastu. Galvenais skābētu kāpostu labums – vesela virkne noderīgu īpašību. Ziemas periodā stiprināt imunitāti palīdz C vitamīns. Tā saturs skābētos kāpostos pēc ieskābēšanas paaugstinās līdz 70%. Skābēti kāposti ir noderīgi arī tiem, kuri ar pastiprinātu vielmaiņas palīdzību saglabās slaidu figūru. Tā samazina holesterīna līmeni, stiprina sirdi. Saimniecības Garīši skābētos kāpostus iesaiņojumā no 450 gramiem līdz 10 kilogramiem var iegādāties tirdzniecības tīklos visā Latvijā. Katras maisaimnieces sapnis ir multivāramais katls, jo tas ir labākais palīgs virtuvē. Šī kompaktā virtuves iekārta aizvietos krāsni, tvaicējamo katlu, fritēšanas iekārtu un pat plīti. Tagad, lai pagatavotu gardu maltīti visai ģimenei, nebūs nepieciešamas daudzas virtuves iekārtas. Pietiks ar vienu multikatlu. Piedāvājam plašu multikatlu modeļu klāstu, kas ļaus izvēlēties to modeli, kurš jums iepaticies visvairāk, vai nu pēc krāsas, vai automātisko programmu skaita, vai funkciju daudzuma. Либо по цвету, либо по количеству программ автоматических, либо по количеству функций, которые в ней заложены. Multikatla Redmonda darbības princips ir ļoti vienkāršs. Liekam iekšā sastāvdaļas, aizveram vāciņu, nospiežam pogu un izbaudām brīvo laiku. Šāda laika ekonomija īpaši būtiska ir jaunajām māmiņām. Izvēlieties vajadzīgo funkciju, uzstādiet nepieciešamo automātisko režīmu un produkts būs gatavs. Multikatli Redmonda ir aprīkoti ar papildus noderīgām funkcijām – taimeri, temperatūras uzturēšanas kontroli. Kompānijas Redmonda mērķis ir ražot universālas virtuves tehnikas sēriju, ar kuras palīdzību var ātri un ērti pagatavot garšīgu un veselīgu ēdienu.
Tā speciālisti netaisās apstāties pie sasniegtā un turpina attīstīt šo produktu līniju. Ja jūs mīlat savu māju un interesantus dizaina risinājumus, kuri akcentē jūsu individualitāti un padara dzīves vietu komfortablu, tad kompānija IKEA kļūs par jūsu draugu. IKEA tas ir plašs, ērtu un funkcionālu preču klāsts jūsu mājai. Kas nav mazsvarīgi, IKEA produkti ir salīdzinoši lēti. Tā iemesls nav zema kvalitāte, bet gan tas, ka ražotnes atrodas netālu no pārdošanas vietām. Pie tām mēbeles pārdod izjauktā veidā, kas ievērojami samazina ražošanas izmaksas. Lai jums būtu vēl iespēja iekonomēt, jo laiks ir nauda, Latvijas uzņēmums Furnī ir izveidojis interneta veikalu, kur pārdod IKEA produkciju. Interneta veikals Furnī.lv piegādā saviem klientiem moderna dizaina mājsaimniecības piedarumus un funkcionālas mēbeles no lielākā pasaules mēbeļu mazumtirgotāja IKEA. Interneta veikala Furnī.lv piedāvājums ir ievērojami lielāks nekā parastajos veikalos vai supermarketos. Cenas pat ar visu piegādi ir ļoti izdevīgas. Ja vēlaties piegādātās mēbeles, saliks pieredzējuši meistari. Ja jums nepieciešams kaut kas tāds, kas nav tirgu vai veikalā, pērciet to internetā www.furnī.lv. Plastmasas logu un durvju uzstādīšana dzīvoklī, ofisā vai citās telpās ir pateicīga lieta. Siltuma taupīšana dzīvojamās un rūpnieciskajās telpās kļūst arvien aktuālāka. Pastāvīgi augot elektroenerģijas un gāzes cenām, cilvēki biežāk aizdomājas par iekonomēšanu uz apkures rēķina. Visbiežāk siltuma noplūde notiek caur logiem, tāpēc parasto logu nomaiņa pret siltuma enerģiju aizsargājošiem logiem rada iespējas ievērojami samazināt apkures izmaksas. Uzņēmums Salūts piedāvā plašu plastmasas logu un durvju izvēli. Cilvēks, kas pie mums iegādājas produkciju, turpmāk par mājas vai dzīvokļu apkuri maksās daudz mazāk. Mūsdienīgus plastikāta logus ražo no polivinhlorīda. Tas ir ekoloģiski tīrs produkts, kas neapdraud cilvēku veselību, tāpēc plastikāts ir ideāli piemērots ne tikai dzīvokļiem, oficiem, vasarnīcām, bet arī bērnistabām un ārstniecības iestādēm. Loga profils tas ir plastikāta korpus, kurās ievietotas sienas, veidojot gaisa kameras nodrošina siltuma un trokšņa izolāciju. Unikāls firmas Salūts piedāvājums ir oriģināla logu profila sistēma. Mēs izceļamies ar to, ka esam vienīgā firma Latvijā, kas taisa logus ar 180 grādu pagriezienu. Šie logi ir paredzēti Skandināvijas valstī. Разворотные на 180 градусов. Это конкретно окна, предназначенные для скандинавских стран. Повторяю, что ни одна фирма в Латвии этого не делает. Vēl viena šo logu priekšrocība ir tā, ka tos ir viegli mazgāt, pagriežot par 180 grādiem. Divus zaķus vienlaicīgi noķert palīdzēsim ar daudzfunkcionālajiem logiem, kam ir žalūzijas pret sauli un siets pret kukaiņiem. Logu atvēršanas un aizvēršanas furnitūra nodrošinās funkcionalitāti, ērtību un ilglaicību visas konstrukcijas eksploatācijā. Logi var būt ne tikai baltā, bet arī jebkurā citā krāsā, kā arī ar cēlkoka faktūras imitāciju. Uzņēmums piedāvā oriģinālas idejas, iestiklojot lielu platību telpas. Firma Salūts piedāvā bezmaksas meistara izbraukumu uz objektu, veco konstrukciju demontāžu un speciālistu konsultāciju. Laba santehnika atšķiras ne tikai ar dizainu, bet arī ar oriģināliem funkcionāliem risinājumiem. Uzņēmums SB Siltumtehnika Latvijas tirgū strādā jau 20 gadus. Apkures sistēmu tirgus segmentā tā apgrozījums ir 3. lielākais valstī. Firma piedāvā ne tikai apkures katlus, bet arī plašu, elegantas santehnikas klāstu. Latvijā jūs nekur citur, ne pie viena cita piegādātāja, nevienā citā salonā vai veikalā nevarēsiet ne aplūkot, ne iegādāties tādu produkciju, kāda ir nopērkama un apskatām pie mums mūsu salonos. Pateicoties neparastiem materiālu savienojumiem, metāla, koka vai travertīna ūdens maisītāji apvieno gan mūsdienīgu dizainu, gan izsmalcinātu dabīgu materiālu eleganci. Bet augsto tehnoloģiju cienītāji novērtēs sensora maisītāju ar termostatu no Enigma kolekcijas, kā arī plašo vertikālo plakano radiatoru izvēli. Tos var izmantot ne tikai kā dvieļu žāvētāju, bet arī kā vannas istabas, virtuves, guļamistabas vai halles dizaina elementu. Ņemot vērā, ka mūsu salonā ir ļoti plašs
sortimenta spektrs. Ražotājus mēs atlasam pēc īpašiem principiem. Tātad mums ir svarīgi, lai ražotājs būtu spējīgs piegādāt rezerves daļas ne tikai esošajiem modeļiem, bet arī tādiem modeļiem, kas jau ir izņemti no ražošanas. SB Siltumtehnika sadarbojas ne tikai ar Eiropas piegādātājiem, tādiem kā Spānija, Vācija un Itālija, bet arī ar tiem Latvijas ražotājiem, kas izgājuši kvalitātes pārbaudi. Klientiem pieejami arī papildus pakalpojumi. Ja klients pie mums iegādājas kādu no mūsu produktiem, mēs, protams, piedāvājam ne tikai piegādi, bet arī uzstādīšanu. Jebkurš klients atradīs kaut ko gan savai gaumē, gan finansiālajām iespējām. Patiesi novērtēt unikālo santehnikas piedāvājumu var SB Siltumtehnikas salonos Rīgā, kā arī Jelgavā, Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī. Pa Latvijas ceļiem brauc tūkstošiem automašīnu un visām agri vai vēlu ir nepieciešama apkalpošana. Tehniskā apskate ir reizi gadā, bet vienkārša tehniskā apkalpošana ir jāveic vismaz reizi pusgadā. Ko izvēlēties, lai nepaliktu pie saplēstas silas? Autoservisa izvēle rodas līdz ar automašīnas iegādi. Pirms 100 gadiem katram mašīnas īpašniekam bija savs mehāniķis. Padomu laikā personīgie auto nebija daudz un servisi bija vēl mazāk. Vajadzēja veiksmi, lai vienkārši Žiguļi īpašnieki tiktu tehniskās apkopes centros. Piemāja garāžās, kā sēnes sāk augt, mikromeistaru darbnīcas. Dažās no tām strādāja īsti meistari. Mūsdienās tieši šie meistari darbojas jau daudz nopietnākos apmēros. Mēs veicam visādus darbus, sākot no elektriķa darbiem līdz pat virsbūves remonta darbiem. Virsbūves remonta darbos ietilpst arī virsbūves ģeometrijas taisnošana, krāsošana un tā tālāk. Sagatavojam mašīnas arī tehniskām apskatēm. Traverts autoservis meistari jūsu dzelzs rumaku dabūs uz riteņiem un maciņš no tā noteikti necietīs. Tehniskais aprīkojums Traverts autoservisā ir tādā pašā līmenī kā CSDD tehniskai apskatē. Šeit tiek veikti mikroautobusu, smagu automobīļu ar piekabiem un, protams, vieglu automašīnu remonti. Autoservis piedāvā arī mikroautobusu nomu, tāpat iespējama detaļu piegāde un auto evakuatoru izsaukumi. Tas ir īpaši aktuāls ziemas laikā. Ziemas apstākļos autovadītājiem pirmkārt būtu jāzina, kad ir jāuzlādē akumulators un jāuzliek labas ziemas riepas. Autoservis mašīnai ir tāpat kā poliklīnika tās īpašniekam. Vienā darbnīcā auto var klepot visu mūžu, turpretī otrajā var aizmirst arī par iesnām. Traverts servis liek uzsvaru uz kvalitatīvām rezerves daļām un augstu darbinieku profesionalitāti. Jebkuras izturības čuguna konstrukcijas ar laiku ir jāremontē. Firma Skiper ir oficiālais starptautiskās asociācijas Metaloku pārstāvis Latvijā un Lietuvā. Metaloku tehnoloģija ir efektīva operatīvā remonta un čuguna konstrukciju atjaunošanas metode. Pie mums var griezties kuģi, īpašnieku remonta darbiem, pieminekļu remonti, ja varētu būt elektrostacijas, smagās rūpniecības. Unikālā metaloku metode nepieļauj elektrometināšanu, remonta laikā nedeformē bojāto detaļu. Remonta rezultātā konstrukcijas izturība tiek atjaunota par 95%, kas daudzu gadu laikā nodrošina veiksmīgu eksploatāciju. Šeit nav nekāda karsēšana, nekāda sildīšana, tas viss ir augstā veidā, kas čugunam ir ļoti nozīmīgi. Jūs kursējot čuguns mēdz vai ieplaisāt, vai kaut kas lūst tālāk. Šeit viss notiek augstā veidā, viss mehāniskā apdarba. Konstrukciju un detaļu remontu veids tieši objektā bez nepieciešamības tās pilnībā izjaukt, kas ievērojami ekonomē laiku un līdzekļus. Augstas kvalifikācijas certificēti meistari kvalitatīvi veiks jebkuras sarežģītības remonta atjaunošanas darbus čuguna konstrukcijām un detaļām. Jūs esat kādreiz ēduši diētisko speķi. Tas ir īsts lauku produkts, kurš nav termiski apstrādāts. Tā sastāvā ir cilvēkam nepieciešamās vielas. Dietologi uzskata sālītu speķi par vērtīgu pārtikas produktu. Ekoloģiski tīrajā Latgales nostūra produkcijā jūs neatradīsiet ģenētiski modificētas sastāvdaļas, ēvielas vai konservantus. Toties jūs iegūsiet 100% ekoloģiski tīrus un garšīgus produktus jums un jūsu tuvākajiem. Diētiskais nav termiski apstrādāts produkts. Visi vitamīni iekšā ir gan vitamīni, gan tur ādiņa kalcijs, tur viss normāli. Un tas veselīgs produkts.
Šādu produktu droši var dot bērniem un neuztraukties par tā kvalitāti un garšas īpašībām. Uztura speciālisti rekomendē ikdienas lietot ne vairāk kā 30 gramus speķa. Ar šo porciju pietiks, lai jūsu organisms iegūtu visu nepieciešamo. Diemžēl šo produktu nevar iegādāties Latvijas tirdzniecības tīklos. Ja pastaigāt pa Latgales stendiem, tur gan labs vīns ir, laba teja ir, labs medus ir, maize. Marka Latgalis Gold – tā ir kvalitātes garantija un ekoloģiski tīra produkcija jums un jūsu ģimenei. Dāvanas izvēle vienmēr ir grūta, bet ir tādi veikali prasmīgām rokām, kur var iepirkt visu nepieciešamo, lai radītu to pašiem. Katrai sievietei piemīt individualitāte, kuru ir vērts izcelt ar oriģinālām rotām. Autoru darinājumi tas ir viens no pašizteiksmes veidiem, spilgts pielikums jūsu neatkārtojamām stilām. Veidot bižutēriju ar savām rokām nav nemaz tik sarežģīti. Vienkāršām rotām jums būs nepieciešamas vienkāršas iemaņas, kuras varēsiet apgūt pie meistariem kompānijas Dabā ar Seli rīkotajos kursos. Tas ir veikals bāze visiem, kuri aizraujas vai profesionāli nodarbojas ar rotu veidošanu. Te jūs varēsiet nopirkt polimēros mālus, kā arī kvalitatīvus instrumentus un izēvielas jebkurai gaumei no dažādiem materiāliem, visdažādākajām krāsām neatkārtojamas bižutērijas veidošanai. Līdz ar veikala telpu paplašināšanu tā piedāvājums papildināts ar dažādu krāsu, resnuma un faktūras diegiem, adīšanai dažāda platuma krāsainām lentām. Ieejot veikalā, grūti to pamest tukšām rokām. Cēlo akmeņu cienītājiem par neatkārtojamas rotaslietas veidošanas materiālu var kļūt dabīgie pusdārgakmeņi vai upes pērles. Rokdarbnieces piesaista neatkārtojamais Svarovski akmentiņu un pērlīšu spīdums. Veikala profesionālās rokdarbnieces gatavas palīdzēt ne tikai ar padomu, bet arī ar līdzdalību rotas veidošanā. Nevajag satraukties, ja jūsu iemīļotā rotaslieta ir salūzusi. Rokdarbnieces turpat nomainīs slēdzīti, pieliks trūkstošo detaļu un pārveidos izstrādājumu ar jauniem risinājumiem. Kā papildinājums jūsu rotaslietai derēs dažādi piekariņi, kuloni, bet spilgtas brošas dos ekstravaganci pat visnecilākajam tēlam. Dāvanai noderēs dažāda dizaina kaklarotas, rokas sprādzes, oriģināli pulkstenīši, gredzeni, izstrādājumi no Svarovski, kā arī šalles. Pirkumus jūs saņemsiet dāvanu kārbiņā vai spilgtā maisiņā. Ar pilnu preču uzskaiti var iepazīties kompānijas interneta veikalā www.perlotava.lv. Mājas svētki ģimenes vidū vai pasākums nakts klubā ir pelnījuši, lai izvēlētos tiem pašas labākās kleitas. Burvīgos svētkus, Ziemassvētkus un Jauno gadu mēs gaidām ar lielu nepacietību. Saulaicīgi tiem gatavojamies, pārdomājot svētku tēlu. Veikalu Meta tīklā ir jaunas vakartērpu kolekcijas, greznas blūzes un svārki. Lai arī kur jūs gatavotos atzīmēt svētkus šaurā ģimenes lokā, draugu kompānijā vai svinīgā pieņemšanā, šeit jūs atradīsiet tērpu jebkuram gadījumam. Modernais nākošā gada hīts ir mežģīnes un to ielaidumi. Jaunai lēdijai veikalā Meta kleita modernajā violetajā tonī. Tajā jūs izskatīsieties sievišķīgi un būsiet romantiskā noskaņojumā. Leopārda krāsa simbolizē pārliecību un atbrīvotību. Vakaram klubā ar draugiem noderēs spieguļoša košas krāsas minikleitiņa, kura rotāta ar mirgojošiem kristāliem. Tradīcijas vēsta, ka jaungada tērpā jābūt krāsām, kas atbilst kārtējā austrumu kalendāra gada simboliem. 2014. gads paies zilā koka zirga aizsardzībā. Šī gada pamatkrāsas ir zilā, zaļā, violetā un tirkīza. Piesātināti zilas krāsas atlasa pieguļošā kleitā ar apjomīgu siksniņu uz viena pleca, jūs izskatīsieties grezni un eleganti. Neaizmirstiet par sajūgu mazu rokas somiņu piemeklētu kleitas krāsai. Neskatoties uz miniatūro izmēru, tas ir aksesuārs, vairāk kā somiņa. Tā ir eleganta detaļa jūsu ansamblī, kas pasvītro jūsu tērpa izsmalcinātību. Lai izskatītos žilbinoši, izvēlieties vakarkleitu, kura rotāta ar vizuļiem un mākslīgiem briljantiem. Tajos atspīdēs svētku ugunis. Šādā izskatā jūs sagrūzīsiet galvu visiem vīriešiem.
Veikalā Meta jūs varat izvēlēties ne tikai svētku apģērbu, bet arī dāvanas. Jebkuras gaumes, maciņi, cimdi, cepures un aksesuāri šīs lietiņas iepriecinās jūsu draugus un tuviniekus. Līdz 28. februārim veikalos Meta sezonas atlaides līdz 75%. Vienmēr var atrast laiku, lai parūpēties par sevi, neatstājot kā pēdējo frizūru. Sievietes skaistuma noslēpums daudzajādā ziņā slēpjas viņas frizūrā. Lai būtu pievilcīgs izskats, nevajag katru reizi tērēt dažas stundas, lai radītu stilīgu frizūru. Vienīgās sava veida firmas Best of Style meistari to izveidos 15 minūtēs. Jebkuras frizūras radīšana ar franču bizi vai daudz sarežģītāks svētku veidols ekspres salonā Best of Style iekonomēs gan jūsu laiku, gan naudu. Vienu no saloniem iepirkšanās laikā jūs varat apmeklēt tirdzniecības centros Domina un Rīga Plaza. Profesionāli frizieri rada neatkārtojamas frizūras gan no dabīgiem, gan pieaudzētiem matiem, kuru garums nav mazāks par 10 centimetriem. Jūsu matiem nav jābūt tikko izmazgātiem. Šeit ir liela profesionālās kosmētikas izvēle, tai skaitā sausie šampūni. Tāda frizūra kalpos no 2 līdz 5 dienām, un tā nebūs mazāk skaista par sarežģīta veidojuma frizūru. Jums palīdzēs izvēlēties kvalitatīvus kosmētikas līdzekļus ar ārstniecisku efektu, kuri nodrošinās matu barošanu, mitrināšanu un stiprināšanu. Ja supermarketā pie salona Best of Style stenda jūs apturēs simpātiska meitene ar piedāvājumu pārveidot jūsu frizūru, neatsakieties. Jūsu ārējam izskatām komplimenti garantēti. Zīvokla hupa, košais un skaistais bērnu apģērbs ideāli noder Baltijas ziemai un starpsezonām. Igauņu zīmols Hupa ir viens no vispopulārākajiem bērnu virsapģērbu ražotājiem. Tas harmoniski sevi apvieno augstu kvalitāti, komfortu, funkcionalitāti, drošību, arī pēdējās modes tendences. Hupa audumi ir elpojoši. Iekšējai membrānas kārtai ir daudzas mikroporas, kuras neļauj iekļūt mitrumam, bet ķermeņa izgarojumi izkļūst ārā, tāpat laikā aizsargājot no vēja. Svarīgākās visu izstrādājumu šuves ir līmētas, lai maksimāli pasargātu no mitruma. Jūsu bērns nesamirks, bradājot pa peļķēm, aktīvi kustēsies un nesasvīdīs, arī sals nekaitēs, pie kam šīs vējakas un kombinzoni ir neparasti viegli. Lai bērnu uz ielas varētu ieraudzīt jebkuros laika apstākļos, Hupa izmanto daudzas gaismu atstarojošas detaļas, apmales, uzlīmes, aplikācijas, lentes. Hupa apģērbi ir viegli kopjami. Auduma virskārtā grūž netīrumus, bet traipus var vienkārši nomazgāt zem ūdens strūklas. Pateicoties šīm īpašībām, izstrādājumu nevajag bieži mazgāt. Latvijā zīmola Hupa apģērbi tiek tirgoti daudzās tirdzniecības vietās, bet Rīgā ir 2 specializētie veikali. Hupa bērnu apģērbi no dzimšanas līdz pilngadībai. Tirdzniecības centrā Olimpija nav jādomā par to, kur atstāt bērnu, jo veikalā ir spēļu labirints, rotaļu fabrika. Ja vēlaties netraucēti iepirkties, vai arī jums ir steidzamas darīšanas, bet nav kam uzticēt bērnu, vai arī jūsu atvasītai apnicis rotaļāties mājās, tad jūs gaidīs ciemos bērnu rotaļlaukums rotaļu fabrika. Šeit bērns ir galvenais, viņš ir uzmanības centrā. Kopš fabrikas dibināšanas ir izveidojusies tradīcija, visi bērni šeit kļūst par direktoriem. Alga par labi padarītu darbu ir konfektes un cepumi. Bērniem ir padotās sekretāres, animatoris Iveta, Ilzīte un Mārīte. Toties vecāki kļūst par direktora asistentiem. Rotaļu fabrika tā ir vesela bērnu prieka valstība, kur mazie draiskuļi sākot no 1 gadiņa līdz pusauģa vecumam var atpūsties, spēlēties un iepazīties ar jauniem draugiem, kopā rotaļāties ar krāsainām bumbām, šļukt no slitkalniņa, meklēt izeju no labirinta, līmēt, zīmēt, likt puzles. Šeit svin dzimšanas dienas, šeit notiek īstas bērnu korporatīvās ballītes. Tad ir nepieciešams izvēlēties atbilstošu tērpu un izveidot attiecīgu meikapu. Šīs idejas bērni izstrādā patstāvīgi. Galvenais fabrikas darbinieku uzdevums ir attīstīt bērnu radošo garu. Rotaļu fabrika ir vieta, kur interesanti radoši atpūsties gan bērniem, gan viņu vecākiem. Ģitāras, bungu komplekti, sintezatori, visdažādākie mūzikas instrumenti ietilpst vienā no lielākajiem Rīgas profesionālajiem mūzikas saloniem AT Trade. Te iespējams iegādāties pašu populārāko mūzikas pasaules zīmolu instrumentus, ir tādi zīmoli kā Gibson, Ibanez, Fender, Epiphone.
Pirkuma kvalitāte un ilgs mužs ir garantēti. Šajā mūzikas salonā pat kolekcionāri spējas atrast retu eksponātu. Bet kā pareizi izvēlēties tieši sev domātu instrumentu? Te ar lielu prieku palīdzēs profesionāli pārdevēji mūziķi. Caur internetu nopirkt ģitāru, tas ir diezgan, es tam nepiekrītu, jo katrai ģitārai tomēr ir dvēselīte, ja. Un te galvenais ir sajust, vai mums tas instruments rezonē ar mums, ja, vai viņš mums der, vai tas ir mūsu instruments. Vienam cilvēkam tas var būt ļoti labi, otram atkal nepārāk, ja, tur ir katra māksliniekam savi tarakāni. Veikala darbība neaprobežojas tikai ar instrumentu tirdzniecību. Ik viens, kurš to vēlas, var vērsties pēc profesionālas konsultācijas vai atdot instrumentu labošanai vai noskaņošanai, lai tas skanētu ideāli. Un arī tas vēl nav viss. Te jums ir iespēja apmeklēt ģitārspēles stundas. Apmācību var uzsākt no pašiem pamatiem, pakāpeniski pieaug meistarība un rodas iespēja pat piedalīties kādā no konkursiem. Apmācības šeit es runāju par ģitāras kursiem, laipni lūdzu, jā, principā mums ir lielisks ģitārists ar unikālu pieredzi, kas ir mācījies Amerikā, Holivudā, pie dažiem zināmiem ģitāristiem un labprāt dalās ar savu pieredzi, jā, ir interesanta metodika, moderna metodika, kas atšķirās no akadēmiskām. Jā, kas ir tieši no Amerikas, no pirmām rokām, kā saka, jā, un te runa ir par modernās mūzikas apmācību, par blūziem, rokiem, džeziem un tādām lietām. Lai demonstrētu savu meistarību, ET Trade regulāri rīko jau par tradicionālu kļuvušu ģitāristu festivālu. Šajā gadā dalībniekus gaida jauni noteikumi un pat pārsteigumi. Sīkāku informāciju meklējiet veikala interneta mājaslapā. Tur jūs atradīsiet arī visu par mūzikas instrumentu piedāvājumu klāstu. Un vēl, nekavējieties ar pirkumu un jūs iepriecinās akcijas cenas veselai virknei veikala preču. Rīgas Saules muzejs vienīgais pasaulē, kur katrs var radīt savu saulīti. Kopš pastāv cilvēce, saule vienmēr ir bijusi tās pielūgsmes objekts. Saules muzejs mums sniedz ieskatu par to, kā viena un tā pati mūžīgā tēma tiek atspoguļota dažādu tautu kultūrās. Ekspozīcijas pamatā ir privāta kolekcija, vairāk nekā 400 dekoratīvu saulīšu un milzīgs skaits sauli attēlojušu vai ar to saistītu priekšmetu. Muzeja autore tos ir vākusi vairāk nekā 12 gadu. Eksponāti ir atvesti no dažādiem pasaules nostūriem. Unikālā ekspozīcija ir iedvesmojusi muzeja apmeklējušos Latvijas māksliniekus radīt savus mākslas objektus. Muzeju parasti apmeklē vienatnē, nelielās grupās vai arī veselas klases. Gidi pastāsta par sauli kā saules sistēmas pamatu un neizsīkstošu enerģijas avotu. Ekspozīcija sniedz vispār izglītojošu ieskatu par sauli no astronomijas, vēstures, fizikas un bioloģijas redzes leņķa. Šeit sastopams izziņas materiāls par dažādu tautu, kurām saule bijusi īpaši svarīga kultūru. Ekskursijas beigās apmeklētājiem ir iespēja radoši pašizteikties pie aromātiskas tējas tases, veidojot savu personisko saulīti. Muzejā iespējams organizēt saviesīgus pasākumus pieaugušajiem un bērniem, jaunlaulātajiem izveidota īpaša programma. Apmeklējiet muzeju, lai atrastu savu sauli. Slimību profilakse ir labākais veids, kā pagarināt jūsu mīluļa mūžu. Lai saulaicīgi veiktu poti, jādodās uz veterināro klīniku. Kad mājdzīvnieku piemeklēs slimība vai trauma, tā saimnieks ir gatavs uz visu. Nelaime var piemeklēt jebkurā brīdī, kur lai meklē palīdzību. Mūsu ambulancē nodarbojamies ar mazo dzīvnieku ārstēšanu, profilaksi, veicam vakcinācijas ar tādu īpašu ievirzi dažādu veidu ķirurģijās. Slimību profilakse ir labākais veids, kā pagarināt jūsu mīluļa mūžu. Labāk veikt saulaicīgu poti, nekā pēc tam mēnesi ārstēties no vīrusa izraisītas saslimšanas. Ne jau katrā vetklīnikā ir sastopams speciālists homeopāts vai dzīvnieku oftalmologs. Ambulance Toto aicina kaķu un suņu īpašniekus jūlijā laicīgi pierakstīties pie šiem speciālistiem. Būtiska nozīme ir pareizai barības izvēlei. Dzīvniekiem ar jutīgu kuņģi, aknu vai nieru problēmām nepieciešama speciāla barība. Ambulances Toto veikalā ir šāda profesionāla pārtika. Veterinārās klīnikas Toto priekšrocība ir tā, ka praktiski visus pakalpojumus, tā skaitā vakcināciju, čipošanu, informāciju par dzīvnieku ieviešanu dažādās valstīs, lielu vitamīnu un profesionālo barību sortimentu iespējams saņemt vienā vietā. Rūpēsimies par saviem mīluļiem saulaicīgi un pareizi.
Pazīstamās Latvijas aktrises Veronikas Plotņikovas mājās vienmēr ir dzīvojuši kaķi, bet pēc dēla Andreja dzimšanas jaunajai māmiņai rūpes pieauga un laika tam, lai pieņemtu jaunu mājdzīvnieku, vairs nepietika. Dēls paaugās, bet pagājušajā gadā Veronikai piedāvāja kļūt par patronesi vienam no Patvērsmes labas mājas dzīvniekiem. Turp viņa devās kopā ar dēlu Andreju. Šeit viņi pirmoreiz ieraudzīja musju. Tā bija apusēja mīlestība no pirmā acu skatiena. Viņa izlīda no būra, kurā tā sēdēja, ņaudēja, skatījās un skaļi murrāja. Viņa vēl joprojām bieži un skaļi murrā. Viņai ir viena no tiem dzīvniekiem, kas ir daudz cietuši, daudz skumuši pēc siltuma, tāpēc atnākot viņa uzreiz parādīja: gribu ar jums dzīvot, jūs esat mani saimnieki, es jūs mīlu, es ar jums gulēšu, es ar jums ēdīšu, es ar jums kopā darīšu visu. Я буду с вами жить, вы мои хозяева, все, я вас люблю, я с вами буду спать, я с вами буду есть, я с вами буду все что угодно делать. Kaut arī ņemt dzīvnieku no Patvērsmes nebija viegls lēmums, tomēr, izvērtējot visus par un pret, Gulbju Plotņikovu ģimene izlēma to darīt, par ko neviens nereizi nav žēlojies. Tie dzīvnieki, kas ir bijuši izmesti uz ielas un kas pārdzīvojuši grūtības un likstas, ir bezgala pateicīgi par glābiņu. Viņi nekad neaizmirst, cik viņi bijuši izsalkuši, cik bijis baisi augsti, tāpēc arī gatavi atdot visu savu mīlestību līdz galam, lai tikai atkal viņus neizdzītu. Patvērsmē visus dzīvniekus atbrīvo no parazītiem, sterilizē un vakcinē, tāpēc musja saviem jaunajiem saimniekiem nesagādāja liekas raizes. Vai šajā gadā, kopš kaķene pie jums dzīvo, vai viss bija kārtībā, vai bija kādas problēmas, došanās pie veterinārā ārstiem? Par laimi nē, bet ir gan viena ar veselību saistīta problēma. Viņa sāka palikt resna. Mēs ar viņu nodarbojamies, mēs ar viņu vingrojam, mēs ēdam speciālo barību. Aktīvs dzīvesveids, viegla barība, tas ir pareizi. Es pati reizēm skrienu vairāk nekā viņa. Lai viņa skrietu, pieņemsim no turienes līdz šīm te durvīm, pati skrienu šurpu turpu. Es aizskrienu tur, viņi sēž, es atkal pieskrienu. Ko kaķene jums šajā gadā ir iemācījusi? Es, piemēram, zaudēju viņai galdu. Ir kaut kādas viņas lietas, kurās pat nav vērts ielīst. Bez tam no vienas puses tas ir smieklīgi, no otras skumji, es nevaru toaletē pakārt toaletes papīru. Viņa spēlējies, pēc tam atnāca, toaletes papīrs tev ir pa visu dzīvokli. Она играется, потом приходишь, у тебя вот туалетная бумага по всей квартире. Mājīguma daudzajādā ziņā rada tas, ka tajā kā vienlīdzīgs ģimenes loceklis dzīvo pūkains murrātājs. Pēc garas darba dienas aizmirstas visas raizes un paliek tikai prieks, ko dod mīkstais, omulīgais jūsu rokās gulošais kaķēns. Veronika, ko jūs varat ieteikt ļaudīm, kuri vēlas paņemt kaķi no Patvērsmes? Es gribu ieteikt adoptēt kaķi, bet pirms tam, protams, kārtīgi padomāt, jo tā ir atbildība. Ja tu to nevari, labāk dod naudu palīdzot Patvērsmē nekā paņemt kaķi un pēc tam atstāt to uz ielas. Man liekas, tā būs godīgāk. Šonedēļ par mājdzīvnieku video novērojumu konkursa labāko atzīts valmierieša Harija Strahova video Kaķis Frederiks liek puzli. Harijs saņem balvu 2 biļetes Rīgas zooparka apmeklējumam. Labs pieteikums uzvarai finālā. Pat visuzmanīgākais saimnieks var nepamanīt sava mīluļa vārgumu. Tas ir veterinārā ārsta uzdevums. Veterināra klīnikas Terion personāls jau 9 gadus veiksmīgi ārstē vissmagākās dzīvnieku saslimšanas. Visi klīnikas ārsti ir kvalificēti plaša profila speciālisti. Semināri, pastāvīga speciālās literatūras studēšana, kā arī pieredzes apmaiņa ar kolēģiem palīdz ārstiem izvēlēties pareizo terapeitisko taktiku un nepieciešamības gadījumā veikt dažādas sarežģītas ķirurģiskās operācijas. Līdz pēdējam šī simpātiskā radījuma īpašnieki cerēja, ka viņu kaķa audzējs pāries pats no sevis, bet brīnums notiks tikai ar pieredzējuša ķirurga roku palīdzību. Pēc veiksmīgas operācijas kaķim tika vēlēts dzīvot ilgi un laimīgi. Diez vai vērts bez ierunām uzticēties reklāmas lozungam jūsu kaķis noteikti nopirktu viskas. Eksistē daudz noderīgāka dzīvnieku barība. Mēs piedāvājam tādu barības veidu kā biobarība. Tas ir bez piedevām, ir dabīgs. Veselīga barība jūsu mājdzīvniekam. Tiesa gan daži dzīvnieki to atsakās ēst, jo ir pieraduši pie barības ar piedevām, bet tas nav visai veselīgi. Biobarība ir kaķiem un suņiem. Ir dažādi veidi ar vistu, zivīm, lielopu gaļu. Pieejams arī konservu veidā.
но это не совсем полезно. Биокорм он идет как для кошек, так и для собак есть серия. Там есть разные виды с курицей, с рыбой, с говядиной и в виде консерв тоже. Klīnikā sniedz palīdzību ne tikai kaķiem un suņiem, bet arī jebkuram mājdzīvniekam, pelēm, žurkām, jūras cūciņām, trušiem un putniem. Veterināru klīnikas pastāvīgajiem klientiem ir būtiskas atlaides. Klīnikas speciālisti aicina dzīvnieku saimniekus neatlikt vizīti pie veterinārā ārsta uz vēlāku laiku. Daudzas bīstamas slimības saulaicīgi diagnosticējot var veiksmīgi ārstēt. Klīnikā Terion palīdzēs, nepieciešamības gadījumā veiks nopietnu operāciju, bet kādam vienkārši iztīrīs ausis. Par to, kā nākamās 7 dienas mūsu dzīvi ietekmē zvaigznes, pastāstīs Aleksandrs Sokolovs. Labrīt! Runājot par astroloģisku kosmisko ainu, viennozīmīgi jāsaka, ka šodien, 30. janvārī, notiks visnozīmīgākais astroloģisks notikums. Sāksies jauns austrumu gads, kurš būtībā notiek katru gadu, datums svārstās, bet astronomiski ir ļoti vienkārši. Tas ir pilns mēnesis, nevis pilns jauns mēnesis, kurš veidojas saule un mēnesis, kā astrologi saka, savienojumā pirmo reizi ūdensvīra zīmē. Un šis te brīdis ir vienmēr ļoti svarīgs tam dēļ, ka ūdensvīrs ir zīme, kura ļauj cilvēkam, dod cilvēkam vislielāku neatkarību savās izvēlēs, savā uzvedībā. Un nepavēlti ūdensvīrs ir ārkārtīgi radoša zīme. Tāpēc, ja mēs koncentrēsimies šovakar, plānojot mūsu gada darbību, mēs iegūsim vislielākus, labākus rezultātus. Runājot par šo nedēļu, es arī gribēju minēt, ka šonedēļ Merkūrs ar Neptūnu būs savienojumā. Ņemsim vērā, ka Merkūrs simbolizē mūsu bērnus, bet Neptūns citreiz infekcijas. Kaut gan viņam ir dažādas citas izpausmes, viņš simbolizē skaistumu, modi, mūziku, mākslu, bet arī diemžēl infekcijas. Tāpēc tuvākajā laikā mums jāuzmanās, lai mūsu bērni būtu apģērbti un arī attiecīgi uzvedās, lai nesaukstētos vienkārši. Nu, un 2 vārdus par Venēru. Venēra 1. februārī maina savu virzienu, jo līdz 1. februārim Venēra kustējās retrogrādi, bet mainīs virzienu un ies taisni, un ar to arī sāksies jauns posmiņš, kad mēs varam sameklēt sev jaunas vērtības, jaunas interesantas lietas, pat varbūt citreiz jaunus draugus un paziņas, un tāpēc izmantojiet lūdzu šīs nedēļas iespējas, un tad viss notiks veiksmi. Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas.